Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu. Maiņa! Maiņa! Esiet sveicināti! Ola! Raidījums Olimpiāde.lv. Nākamajās minūtēs mēs jums stāstīsim par aktuālāko jauniešu sporta lauciņā aizvadītajā nedēļā. Džeki, davai! Jau mazāk pēc mēneša sāksies lielais hokejs. Rīgas Dinamo bliezīs vaļā 3. sezonu kontinentālajā hokeja līgā. Taču šeit viena sezona jau būs noslēgusies. Hopā! Inline hokejs Olainē. Visu vasaru tiek ģērti cimdi, bruņas un nūjas atrod savu saimnieku. Neoficiālais Latvijas čempionāts ielas hokejā. Ar slidām, bumbiņu, sportiem, cīņu pēc bez ledus. Cik ātri var saģērsties? Jā, jāsteidzās uz spēli par kādām 5-10 minūtēm. Tagad jāsteidzas? Tagad nē, uzvarējām. Jāatpūšās. Ielas hokejs, jeb inline hokejs, ir dzimis Amerikas Savienotajās valstīs. Lai vasaras periodā netiktu aizmirstas iemiņas, jauniešu hokeja komandas izdomāja mačus rīkot uz asfalta klāta laukuma. Un lieta aizgāja. Tagad ir ne tikai profesionālā rolleru līga, bet šo spēli spēlē 116 valstīs. Vai atceries sākumu šim sporta veidam? Jā, mēs sākām pagalmā spēlēt savā starpā. Pēc tam jau tur organizēja turnīru, bija pie baznīcas, tur vienā vietā, Purciemā. Nu jā, un tad atklājām šito laukumu. Te jau pavisam cita klase ir. Bija kaut kādi 11 gadi 4. klasē gāja, tad jau, protams, nebija tāda arēna, tikai 3 gadus tagad ir. Un tad, protams, aiz auto stāvvietām onkulīši dzenāja. Onkulīši dzenāja aiz auto stāvvietām, lai nespēlē un nesit mašīnām stīklus ārā. Visādi gājas. Lai arī inline hokejs ir ļoti līdzīgs ledus hokejam, mums populārajam Latvijā, šeit ir daudz nianšu, kas ir pilnīgi atšķirīgas. Ātrumu nevar kontrolēt, tā kā uz ledus bremzēt nevar, tā kā uz ledus, un ļoti bieži tiek skrist arī un gar bortiem sisties. Ja nokāp no slidām un uzkāp uzreiz uz skrituļslidām, ir grūtāk pierast. No tehnika jau līdzīgi, it kā bremzēšana arī apmēram tāpatās. Ir savas nianses, bet ja iespēlējās, tad jau ir gandrīz tas pats. Protams, uz ledus ir drusku vieglāk. Ir parastie elkoņu sargi, tad ir cimdi, tad ir celīši šādi. Citreiz arī uzvelku mazos tieši uz šo vietu. Citreiz arī uzvelku šo saišu aizsargu. Un tad ir slīdes zābuks ir, tā. Viņš tāds aptuveni tāds pats, bet atšķirās to, kad ir ritentiņi 4. Kā citi spēlē arī šeit ar 2 un tā. Bet tagad īsi par noteikumiem. Spēles laiks 2 periodi pa 7 minūtēm. Tas rada dinamiku, bet ja neizdodas noskaidrot uzvarētāju pamatlaikā, seko papildu laiks. Bet ja arī tas nelīdz, protams, pēc spēles metienu sēriju. Lai arī šeit ir asuma noteikumos spēka spēle nav atļauta. Kautiņi nav aktuāli, bet ir gadījies. Trakākais, bija saķeršanās ar vienu komandu. Tur pagrūstījās, izkāvās. Tas arī pats trakākais, te jau to nedrīkst, ne grūstīties, neko. Sanāca pie borta, sacīnīties ar vienu čalu. Viss. Tev labāk var iedot štangā nekā uz ledus? Šeit kā, ja viņam pirmais iedos, tad viņš ātrāk nokritīs no rola. Uz slidām ir lielāka stabilitāte. Latvijā pagaidām vienīgā vieta, kur spēlē inline hokeju, ir Olaine, kur vasaras periodā uz speciāli uzklāta segumu mačus rauj vaļā 8 līdz 13 komandas. Kaut kādi ierobežojumi sevišķie nav. Ir vecuma ierobežojums, kas ir no 15 gadiem mēs ļaujam piedalīties. Un kas tev vajadzīgs ir slīdes, kļuška, varbūt kaut ko uz kājām uzlikt un elkoņiem, lai nesanāk galīgi.
Gribi pamēģināt? Droši! Pēdējais čempionāta posms notiks 11. septembrī. Plašāku informāciju atradīs internetā ielashokejs.gold.lv. Nu, redziet, šajā raidījumā ir arī viss nepilnas 15 minūtes ir izticējuši. Vēlos atgādināt tev, ka vasara iet uz beigām, tādēļ ņemam rīčukus, skrituļslides un sportojam. Un, protams, dodamies uz pludmali vai uz ezeriem peldēt, bet uzmanīgi. Ar tevi tiksimies jau pēc nedēļas, šeit pat olimpiādē.lv. Čau! Raidījums tapis sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu.